Mūsdienās ir ļoti daudz sociālo tīklu, kas dod iespēju ieliekot bildes, video un ierakstus, kā arī dalīties ar tiem. Tādi ir, piemēram, Twitter un Facebook, Instagram, Flickr, Vimeo un daudz citi. Viens no šādiem sociālajiem tīkliem ir Pinterest. Pinterest.com ir sociālais tīkls, kurš radies pavisam nesen, 2010. gadā. Tā veidotāji ir Bens Silbermans, Pauls Skjara un Evans Šarps. Pinterest ir ziņojuma dēļa tipa bilžu dalīšanās lapa, kurā lietotāji var veidot tematiskas attēlu kolekcijas, kā piemēram notikumu, interešu un hobiju kolekcijas. Lietotāji var apskatīt citas kolekcijas, pārlikt bildes savās, vai arī vienkārši uzspiest patīk kādai noteiktai bildei. Pinterest ir līdzīgs agrākajiem sociālajiem bilžu grāmatzīmu sistēmu tīkliem, kas ir balstīts uz tādu pašu principu. 2005. gadā šāda veida sociālais tīkls bija Wix. Tas atļauj lietotājiem saglabāt bildes un sagrabēt tās dažādās kolekcijās jeb sienās. Viņi var atrast lietotājus ar līdzīgu gaumi un sekotiem. Populāras bija ceļošanas, mašīnu, ēdiena, filmu, humora, mājas dizaina, sporta, modes un mākslas kategorija. Pinterest lietotāji var augšupielādēt, saglabāt, kārtot un pārvaldīt attēlus, ko sauc par pinījumu un citu multividus saturu, izmantojot kolekcijas, kuras sauc par pindējiem. Pinterest darbojas kā personalizēta mēdīju platforma, kurā lietotāji un citu saturu var pārlūkot galvenajā lapā. Lietotāji pēc tam var saglabāt atsevišķus pinus uz savas lapas, lietojot piniku pogu. Saturu var arī atrast ārpus Pinterest. To var viegli augšupielādēt, izmantojot piniku pogu, kuru var lejupielādēt pie grāmatzīmēm internetu pārlūkot. Šo 3 gadu laikā, kopš Pinterest ir uzsācis savu darbību, unikālo apmeklētāju skaits mēnesī ir pieaudzis līdz 10 miljoniem, kā arī tam ir 25 miljonu lietotāju. Tā vērtība ir 2 biljoni ASV dolāru, jeb 1 miljards lapu. Tas ir tāpēc, ka šie 25 miljonu lietotāji ir vai nu bagāti, vai arī sievietes, kurām patīk tērēt. Nedaudz papētot šo lapu, var secināt, ka ļoti populāras ir dizaina un mēbeļu lapas. Var redzēt gan ofisu, guļamistabu, virtuvju, bērnistabu un citu istabu dizainus. Daudzi šo lapu izmanto, lai atrastu sev interesējošas lietas, piemēram, aksesuārus, drēbes vai mēbeles. Turpretī citi to izmanto, lai veicinātu savu produktu pārdošanu un popularitāti, ievietojot preču bildes pašā Pinterestā vai arī savā mājaslapā ievietojot piniku pogu. Ļoti daudz ir arī dzīvnieku bilžu lapas, dažādu ēdienu, slavenību, automašīnu, apģērbu, tetovējumu, komiksu, mākslu un pat telefonu vācu. Protams, daudz cilvēku liek savus hobiju bildes, piemēram, biškopi, kas grib parādīt savus rokas un dalīties ar iegūtām aļu daudzumu, sēņotāji, vai arī zvejnieki, kas grib palielīties ar savu lomu. Šo lapu izmanto ļoti daudz cilvēku, gan mājās, gan darbā, izmantojot to gan atpūtai, gan kā palīgu darbā.